cik es pārstāvu universitāti, nu tad šeit 6 patenti no Atofizikas institūta puses. Šis cilvēks, viens ir Viesturs Filamiķēlis, bet ar šo man arī ļoti daudz bija darīšana. Mēs izdomājām speciālu darbu uzgali priekš parastu perforātoru. Un tas uzgals ir tā uztaisīts, ka viņam 3 funkcijas var taisīt. Pirmkārt, šķidro betonu var izkompaktēt, lai viņā gaisa burbuļi aiziet prom šādā režīmā. Otrkārt, to lāpstu var noskrūvēt nost, lai viņš paliek maziņš. Un tad ar viņu var pacelt iegrimušu bruģi. Bruģi parasti, ja ir iegrims, tad nākās izārdīt ārā un likt pa jaunu, tas kaut kāds 50 eiro pa kvadrātmetru. Mēs 5 minūtēs pacelsim jebkuru bedri hidrauliski, vienkārši mazā gabaliņā ietriec iekšā zemi un viņš hidrauliski paceļ daudz. Un trešā funkcija ir augstais betons, ko arī var iestrādāt. Tāda tika saražots, tur ar universitātes kopā projekts bija, dabūjām patentu un stūks projekts, ļoti praktisks. Otrs bija zinātņu ietilpīgais projekts par ERAF. Tur patents netika saražots, bet patiesībā tur varēja kaut kādas vismaz 4 patentus saražot. Tātad pusvadītā industrijā ļoti plaši lieto jonu implantāciju. Bet jauna implantācija parasti tas ir miljoniem vērts aparāts, kurš ražo tur 1000 mikroshēmu minūtē. Un izrādās, ka 70% gala patērētāji nevajag tos 1000. Viņiem pietiek ar 10 paraugiem, tad viņiem jānomaina tehnoloģija, jāpaskatās, varbūt savādāk tehnoloģija būs daudz labāks rezultāts. Tās ir mazās R&D kompānijas. Un tad mēs izdomājam, ka mēs varētu uztaisīt tādu implantācijas iekārtu, kas ir lēts, mazs, viegli nomaināms un pa kabatai tādam mazajam SME, mazajam vidējiem uzņēmumiem. Ja? Šitī kā tas aparāts izskatās, kad ir uztaisīts, te ir inovatīvs princips, kāds pasaulē netiek lietots, kā ražot šos boru ionus, jo parasti lieto ārprātīgi indīgu, kancerogēnu, teratogēnu un tā tālāk. To heksafluorīdu, trifluorīdu. Mēs taisām no tīra bloru, kurš ir praktiski neindīgs. Tad mēs parasti visus bunduļus taisam no ķīmiski tīra molibdēna, kas ir ārprātīgi dārgs materiāls un tonnām. Mēs taisam no kvarts, kurš dabū labāku vakumu, lielāku tīrību, maksā vismaz reizes pa 2 nulēm mazāk. Šīt apmēram kā tas viss izskatās. Projekts tika nodots, viņam Eiropas eksperti piešķīra 96% no maksimālā iespējamā zinātniskās kvalitātes vērtējuma, ļoti augsts cipars. Tad šita man ar universitāti nesaistīts patents no šī gada sagribējās izmērīt. Avīzes runā, ka vējdzirnavām ir infraskaņa, grib izmērīt, cik tad ir tā infraskaņa. Cik? Izrādās tāda mikrofona nav, un viņš ir teorētiski neiespējams. Tad izdevās aizstāt to, ka membrānai abās pusēs spiediena starpība. Uztaisam tā, ka membrānai vienā pusē ir pastāvīgs spiediens, un te viņai sāk mainīties arī ar 0,01 Hz kaut vai. Proti, piepūš bērnu baloniņu un mēra baloniņu izmērus. Un patentu dabūju. Tāda neviens pasaulē nebija gudrojis. Tad mēs kaut kādu pāris gadu atpakaļ taisījām priekš vienīgā metalurģijas uzņēmuma Latvijā sprieguma barošanas avotu. Viņi savāc izlietotās mikroshēmas, izkausē viņas, un tālāk ar elektronu lielgabalu pārkausē un pārkristalizē šo silīciju un dabū otrreizējo silīciju, kas ir 10 reizes lētāks nekā attīrot no smiltīm, jo tur viņš jau ir tīrs diezgan. Tagad tur vajadzēja kaut kāds 150 kW, 36 kV, 4 ampēri, visu šausmas vienlaicīgi. Un plus vēl viņam tā plazmai elektronu lielgabalā ir liela tendence taisīt pēkšņus izslēgumus. Tad viņam jābūt pilni izslēgumu drošam, ka tur ir iekšā 150 kW. To izdevās uztaisīt, strādāja, vēl daudz ko ir ko uzlabot, bet katrā ziņā strādāt. Tā kā mēs kaut ko jau mākam. Tad šeit ir
ļoti interesants arī Silimiķeļa patents par to, kā audzēt ultratīros kristālus, pusvadītāja pamatā, bet var arī metālus. Audzēt tā, ka viņi ir elektromagnētiskajā levitācijā un vakuumā, un līdz ar to viņi nesaskarās ar mēģenes sienām. Līdz ar to var uztaisīt pa vairākām kārtām tīrākus nekā jebkādi vistīrākie pusvadītāji, kas uz zemes ir uztaisīti. Un tam ir ļoti liela loma pusvadītāja industrijā, kas visi ir balstīti uz atslēgas vārdu tīrību. Un šitā apmēram izskatās tie eksperimenti, šitas ir paraudziņš, kādu viņš uzaudzēja, viss notiekās. Turklāt viens no šī patentiem sānzeriem, vēl labs rezultātiem, ko vajadzēja nopatentēt, bet nenopatentē, vēl nav nopatentēts. Latvija taču izrādās ir miljardieru zeme, mums pieder vājprātīgs daudzums ar dolomītu, bet dolomītā trešdaļa ir magnijs. Mēs esam magnija lielvalsts. Un magnijs ir ļoti labs metāls, bet viņš ir uguns nedrošs. Bet ja viņu samaisa ar, piemēram, titānu, tad viņš paliek gan uguns drošs, gan ļoti viegls un ļoti izturīgs. Bet ķīmiski nevar. Ar šo metodu viņas var samaisīt tā, ka viņas samaisās un ir. Tā, ka tas ir iespējams nākotnes kosmiskā tehnoloģija aizmetnī. Šitē pēdējā kosmiskā tehnoloģija aizmetnī, bet šitas nav nonācis līdz patentam, viņš ir pustaisīts. Izdomājam tā, ka, ja ir jauda mikroviļņu starojumam šādā robežā līdz šādā robežā, tad, ja tu trāpi to mikroviļņu staru, kā piemēram kaujas dronu, tad pirmajā versijā dronam mikroskēmas vienkārši ir paralizētas, bet tā, ka stars nav, tad viņas atkal atdzīvosies. Otrajā gadījumā viņas ir pārvērtušies pa pelnu čupiņu un viss drons krīt. Jautājums, kā šādi visu uztaisīt? Šito te mēs esam gājuši cauri, līdz kaut vienu pēc otru saslēdz un mikroviļņu stars ir. Problēma sākas ar to, ka taurus veida antena nav redzēta tāda, kas dod šaurāku staru par 5 grādiem. Un ja ir 5 grādi, tad paņemot, teiksim, mikroviļņu krāsneņas magnetronu. Ar vienu magnetronu pa maz, jauda nepietiek. Ņemam 5x5, 25 magnetronu paku. Nezinu, kur 55 kW dabūt, pa kaut kādu krasnu kabeli atvēlkam uz kaujas lauku, un tagad mums vajag trāpīt pa dronu. Un izrādās, ka šādu tomēr briesmīgu jaudu, tas pelnos pārvērtošais sniegums ir 30 metru attālumā, kas vispār nekāds rezultāts, un 300 metru attālumā tas vismaz paralizējušais starojums. Arī pamāz, vajag vismaz kilometru un vairāk. Tātad, ja varētu to tauri samazināt viņai izstarojumu leņķi uz kaut kādu 1-2 grādiem, tad principā instruments radīts. Šitā vieta ir tā, kur mēs ieskuldām. Davai nākam pulciņā izgudrojam labāku antenu un būs brālīšiem militāristiņiem ko darīt. Ja? Apmēram tā.